Latvijas izlase šodien sāk gatavoties pasaules čempionātam. Pirmā treniņa diena. Strādājam divās grupās. Divās grupās strādājam tāpēc, ka būtu intensīvāks darbs uz ledus, mazākas grupas uz ledus, lai var hokejas vairāk veikt intensīvāks vingrinājumus. Un mums arī ir diezgan daudz gan jaunu spēlētāju mūsu rīcībā. Mēs gribam viņus pirmkārt pārbaudīt, apstīties, neesam daudz redzējuši kādu laiku. No Amerikas atbraukuši ir, un otrs ir, mēs gatavojamies ar divām pārbaudas spēlēm, kas notiks jau tuvākajā laikā, pret U18 izlasi, lai mēs varētu palīdzēt viņiem sagatavoties viņu pasaules čempionātam, kurš notiks aprīļa beigās Amerikā, Dallasā. Pirmās divas pārbaudas spēles būs pret U18, tad nākošais tāds mazais nogrieznis un pārbaudas cikls un atskaites posms būs divas spēles ar Slovākijas izlasi Slovākijā. Un beigās, jau pašās beigās, ja mēs spēlēsim divas pārbaudas spēles 14. un 15. maijā Rīgā pret Šveices izlasi. Kas ir zīmīgi šim Šveices izlases spēlēm, tad, protams, ka viņas ir būtiskas no sportiskā viedokļa, bet arī būtiski pieminēt to, ka šīs abas divas pārbaudas spēles būs testa spēles gatavoties pasaules čempionātam. Mēs pārbaudīsim attiecīgi Arēnu Rīgu un Olimpisko centru. Vienu spēli mēs spēlēsim Olimpiskajā centrā. Pirmo spēlēsim Arēnā Rīgu un otro spēli mēs spēlēsim Olimpiskajā centrā. Pagaidām ar spēlētājiem strādā Arts Ābols, Edgars Masājskis un Raimonds Vilkoits. Un Ēriks Visocskis strādā ar puišiem zālē, kā fiziskās sagatavības treneris. Mēs ļoti rūpīgi sekojam līdzi tiem spēlētājiem, kuriem vēl notiek play-offi, kuri piedalās vēl čempionātos savu valsti. Un viņiem regulāri sazinamies, tāpēc mēs arī rūpīgi sekojam līdzi, kā iet mūsu NHL spēlētājiem, lai varētu arī saprast, kurā brīdī un kad viņi varētu mums pievienoties un kad un kā varētu palīdzēt pasaules čempionātā šie spēlētāji.